Un otrajā rindā visi pārējie. Gribas redzēt, kas ir pēdējā rindā, vai ir izdevies mašīnu sataisīt. Mārim Līcim ir, jā, šis te baltzilais bagijs stāv tātad savā starta vietā. Tas nozīmē, ka viens no galvenajiem latviešu favorītiem šajā braucienā ir uz starta. Nu, tātad oranžais bagijs Justs Grencis, Eiropas vicečempions, bet viņš šajā sacensībā startē ar savu Eiropas mašīnu, kurai ir 600 kubikcentimetri, kā ir atbilstoši šeit junioru bagiju klasē, bet nu, viņš treniņu nolūkos atbrauc kuplināt dalībnieku skaitu, arī šeit uz Baltijas bagiju 1600 klasi ar varbūt mazāk jaudīgu tehniku salīdzinājumā ar konkurentiem, bet nu, vismaz tiešo cīņu dabū pabaudīt un starp Eiropas čempionātu posmiem, tā teikt, saglabā sportisko formu un ir ko pacīnīties arī šeit ar vietējiem braucējiem. Un tātad B1600, jeb bagija 1600, pilnpiedziņas cross automašīnas ar motorderbu tilpumu līdz 1600 kubikcentimetriem, jā, un var būt gan automašīnas motors, gan motociklu motors, gan arī dažādās kombinācijās arī divi moču motori ir redzēti, tā kā diezgan tāds konstrukcijas iespējas diezgan pamatīgas. Nu, šī pati bagija formula ir arī viena no Eiropas čempionāta klasēm, tur arī tātad Eiropas autokrosa čempionāts bagijiem 1600. Nu, tur gan šogad mūsu sportisti nestartē, vismaz neregulāri, bet iepriekš ir bijuši arī diezgan spilgti panākumi mūsējiem. Un šobrīd spilgtākie panākumi ir Justa Grenča pērnais vicečempiona tituls junioru bagiju klasē un viņa tēva Ervīna Grenča arī vicečempiona tituls superbagiju klasē, nu, kas ir tāda riktīga autokrosa pirmā formula Eiropā, ja tā var salīdzināt, tā kā nu, mums ir riktīga bagiju sporta līderu pulkā šobrīd pat uz Eiropas fona, tā kā ļoti labs garstāvoklis šajā sakarā, ka spējam konkurēt. Aiziet starts mums šeit Pilskalnu trasē un Ivo Sults diezgan drosmīgi un ar tādu nelielu pabakstīšanos sarūpē sev līderu pozīciju. Māris Līcis no pēdējās rindas startējot jau ir 3. vietā. Izcils starts Mārim Līcim, ļoti labi. Viņš jau ir trīniekā. Un Ivo Sults tātad ir vadībā. 2. vietā Tomas Zavārskis, 3. Māris Līcis, 4. ir Gintars Morkevičus, zaudējis savu vietu trīniekā pēc starta. 5. vietā Justs Grencis. Paulaikdamies bagī lec lejā pa šo te ļoti lielo kalnu. Tiešām stāvs kalns dabā uz viņu skatoties un tāds arī diezgan bailīgs tad, kad pie viņa ir jāpiebrauc pilnā ātrumā ar sporta mašīnu. Amortizatoriem bet ļoti liela nozīme. Ja amortizatori labi var mēģināt lekt tālu un augstu, bet amortizatori ir slikti, tad ir skaidrs, ka piezemēšanās būs sāpīga gan tehnikai, gan arī sportistam, tā kā to labāk tam nevajag izmēģināt, ja nav pārliecības par mašīnas valstiekārtu. Līderu pozīcijās nekas pagaidām nemainās. Izskatās, ka Māris Līcis augstāk par 3. vietu tādā vienā rāvienā nepratīs tikt, netiek īsti līdz šobrīd abiem līderiem. Nu, tikmēr Mortens Perševits meklē ceļu garām igauņu braucējam Janaram Kadakam, pagaidām neizdodas. Oranžais bagijs tas ir Justs Grencis, kurš cītīgi skatās spoguļos un sedz uzbrukuma iespējas, un aiz viņa igaunis Janārs Kadaks, kurš pagājušajā gadā debitēja Baltijas čempionātā ļoti kvalitatīvi it kā debitēja, bet kaut kā beigās apdzis šie rezultāti. Tātad Ivo Sults ir līderpozīcijā, Tomas Zavārskis ir aizdomīgi brīvi, ļauj viņam braukt 1. vietā. Zavārskis ir kopvērtējuma līderis un galvenais Baltijas kausa pretendents. Bet šobrīd Ivo Sults šajā posmā diezgan pamatīgi pārsteidz. Jā, viņš ir bijis līderu pulkā un viņš ir tāds top 3, top 5 braucējs, bet šobrīd viņš ļoti pārliecinoši igauņu braucējs dominē jau 2. kvalifikāciju pēc kārtas. Gintars Morkevičs nedaudz trāpa ar pakaļējo riteni valnī, bet tas nekas.
dažkārt tas pat tiek tīšām darīts, lai varētu tā viegli atspiesties pret valni, lai dabūtu tādu 0 punktu uzrāvienam ātrumu meklējumiem. Mārslīds ļoti plaši izbrauc lejas pagriezienu. Un finišā tātad Ivo Sults tā arī ir sasniedz uzvaru. Tomas Zavārskis 2, Mārslīds 3, Ginters Morkevičs 4, Justs Grencis tūlīt sasniedz finišu 5. vietā, bet tur vēl līdz pēdējiem cīņa par šīm te pozīcijām. Un tikai 2 desmitdaļu attālumā no Grenča finišē Janārs Kadaks un tikai 6 desmitdaļu attālumā no Kadaka finišē arī Mortens Perševits. Tā kā sekundes robežās finišē pēdējo 3 vietu ieguvēji, precīzāk ne pēdējo vietu, pēdējā vietā Aleksandrs Nikīģins, kuram gadījās pēc starta, tūlīt droši vien redzēsim, sarkanais bagijs ielidoja bišķīt ārā no trases, lūk, kā līderā apmainījās ar tādām sānu bučām, lūk, Nikīģins ir ārā no trases, un tad, kamēr atgriezās, tad attiecīgi diezgan daudz laika zaudējis šajā incidentā, 20 sekundes no līdera Aleksandrs Nikīģins atpalika šajā braucienā. Nu, vēlreiz atkārtoši, Aleksandrs pirmo sacensību mūžā aizvada šobrīd ar bagiju tipa sporta automašīnu. Līdz šim ir braucis ar salonu mašīnām.